Vārds Rīgas mēram. Nils Ušakovs, pulksten 9:18 pie Radio 101 mikrofona. Labrīt! Labrīt! Gan par nopietniem, gan par nenopietniem jautājumiem. Starp citu, arī klausītāji var piedalīties jautājumu uzdošanās Twitterī 140 zīmēs, laipni lūdzam, Radio 101. 2. datumā sestdienā peldēšanās sezona tika atklāta Rīgā. Vakarbuļos notika pasākums, tika uzcelts zilais karoks. Es šajā visā sakarā, kamēr vēl tas ļoti siltais laiks nav iestājies, cik Rīga ir gatava vispār tai peldēšanās sezonai, cik mums peldvietas ir, kur var nopeldēties, un vai būs kāds, kas pieskata, teiksim, bērnus, kas... Uz sestdien neviens nepildēs, tas gan. Es domāju, gan jā. Bet, vakarbuļos, ja mēs runājam par gatavību, ļoti apsveicami, ka jau karto gadu un pēc kartas zilais karoks. Tas apliecina, ka tur ir pludmale, kas nav sliktāka nekā Jūrmala, nav sliktāka nekā Jūrmalā, arī ņemot vērā visu infrastruktūru, un tur tagad ir atvērts pirmas Jūrmalā tāds vēl nav duškabīnas apmeklētājiem, dežurēm pašvaldības policisti, viņi gan kā policisti, gan arī vienlaicīgi kā glabēji. Turpat tālāk Daugavgrīvā ir vēl viena glabējas tāds, līdz ar to šī pludmali ir sakārtot ļoti labi. Pārējās? 3. un 36. autobus ir pagarināti līdz vakarbuļiem, līdz ar to ērtāk tur nokļūt un pēc būtības arī lētāk nekā uz Jūrmalu. Vecāki tas pats. Zilais karoks viņiem, ja es nemaldos, nav, bet sakārtots un viss kārtībā. Plus attiecīgi mums ir salīdzinot ar pagājušu gadu krietni lielāka palika pludmale Meža parkam pie ezera, jo bija pazilināšanās darbi, attiecīgi palika pāri smilts, un tas smilts tika izmantots, lai paplašinātu pludmale zonu. Tur arī turpat strādā arī pašvaldības policijas glabējas stācija, jo mums ir svarīgi nodrošināt visur to drošību. Plus mums ir plānos, ka mēs uz vasaras beigam, tas reāli viņš prasa laiku, atversim ļoti labi sakārtot un labi iekārtot pludmali Lucavsalu. Jo es tieši pagājušo gadu braukājos ar riteni pa Lucavsalu, un es sapratu, ka tur ir liels potenciāls. Tur ir milzīgs potenciāls, bet braucot no centru uz Pārdaugu pa tiltu, tas gabals, kas ir pa labi, attiecīgi Lucavsalas ziemeļdaļa, kas ir tuvāk tālāk dzelzceļa tiltam, tas ir tāds, cik tur ir, man liekas, 10 vai 11 hektāri, tur kādreiz bija darziņi, visi tie darziņi ir atbrīvoti, vienkārši neviens negribēja tur pagarināt līgumus, līdz ar to viss ir pilnīgi izterīts tagad. Patreiz tur plānots redzēšanas darbi, un uz pilsētas svētkiem, tas ir uz augusta beigam, tur būs jau ļoti labi sakārtot zaļā zona, būs pludmale, būs sporta zonas, kur būs volejbols, basketbols, iespējas paskriet un tā tālāk, tas būs ļoti labi. Videokameras, kur skatīsies policisti, lai attiecīgas, teiksim tā, labiekārtošanas infrastruktūru, lai tā paliktu arī uz nākamu sezonu. Tur būs labi, tas būs, teiksim tā, mēs ceram ļoti forša vieta rīdziniekiem, īpaši no Pārdaugavas, kas tur dzīvo, būs labi. Pie Vanšu tilta nevajadzētu uztaisīt pludmali, jo tur ir ļoti jau labi materiāli savēsti, jā, tur ir smiltiņas stāv. Vispār, kas notiks ar to čupu tagad? Materiāls ir sen jau pardots. Tas smilts parādīs... Bet smilts vēl tur stāv? Tas ir cits jautājums. Smilts parādīs Daugavas pazilināšanas darbu rezultātu. Viss tā milzīga čupa ir pārdota vienam konkrētam privātam klientam, redz, ka priekš kam tad brīvos teikt tā čupa. Un kaudze. Un šim konkrētam cilvēkam, Jurijs Žuravļovs, ir uzdots savu īpašumu izvest tuvākajā laikā. Ja viņš tuvākajā laikā to neizvedīs, tad mums nāksies atvainoties, un mēs tad vienkārši to izlīdzināsim. Man liekas, tas tuvākajā laikā jau bija pirms kāda mēneša. Viņš nevarēja to izvest pirms kāda mēneša, jo tīriem laika apstākļu dēļ, kad vēl bija atvainojis saules, tas nebija tehniski iespējams. Bet ja viņš to neizdarīs, tad mēs vienkārši to izlīdzināsim. Bet tur ir jāsaprot, ka mums tur ir ierobežots iespējas kaut ko labi iekārtot, jo šis gabals, kur tā kaudze atrodas, tas nav pašvaldības īpašums, tas ir valsts īpašums. Mēs attiecīgi, piemēram, mūsu valsts noteikti kaut ko sarunāt. Sarunāt mēs varam, bet sarunas par to, lai uz valsts piederošu zemes gabalu uztaisīt pludmali, var ielikt uz kādiem 2 gadiem. Līdz ar to šogad mēs labiekārtosim teritoriju Lucavsalā, un tur būs tiešām vieta, kuru idzniekiem būs labi. Rīgā nākamajos gados būs, 3 gados būs daudz remontu. Es saprotu, tas vairāk attiecās uz perifēriju, ja? Jūs bijāt arī pats apskatīt
mikrorajonus. Kā tur izskatās, kas tiks darīts? Mums sanāca sekojoši. Mums pēdējo 3 gadu laika galvenā prioritāte bija skolu un bērndārza infrastruktūra. Mums uz šī gada beigām kopējas investīcijas skolu remontdarbos un bērndārzu remontdarbos uz 74 miljonu latu. Tas ir ļoti liela summa, un tas nozīmē, ka ļoti lielā mērā šī joma tiks sakārtota. Protams, tas palika kā prioritāte, bet tagad, nākamais gados, mums kā galvenā prioritāte būs ceļi un pagalmi. Jo tur tā situācija, mēs visi ļoti labi zinām, kā izskatās vidējais, teiksim, piebraucamais ceļš pie mājas, piemēram, Pļavniekos vai Jūgla. Briesmīgi, jā, tur es atvainojos, tu var kā ierakums izmantot šos ceļus, ja tur cīņa pret ienaidniekiem. Attiecīgi mēs šogad sāksim, tas ir pirmais būs posms, 2 miljoni tiks ieguldīti pagalmos remontdarbus. Vienlaicīgi mēs sāksim, tur ir ļoti komplicēta situācija ar to, ka mēs varam brīvi remontēt pieved ceļus pie tām mājām, ko apsaimnieko pašvaldībai piederošām pārvaldnieks, un uz tiem zemes gabaliem, kas pieder pašvaldībai. Ja tur ir, piemēram, kooperatīvs vai privātais apsaimniekotais, mēs varam ieguldīt 50%. Pēc likuma esošā likumdošana liedz mums ieguldīt tur pilnu summu, jo tas nav mūsu īpašums. Attiecīgi pārējais 50% vajag nodrošināt pašiem iedzīvotājiem. Un mēs ļoti aktīvi strādāsim ar iedzīvotājiem, lai viņi arī iesaistītos, jo būs atkārtīgi stulbi. Ja mēs paņemsim, piemēram, Pļavniekus vienu lielu pagalmu, kur ir 6 mājas, un pie 4 mājām ceļš būs izremontēts, un pie 2 mājām tas nebūs izremontēts, jo tas ir jau privāts zemes gabals un attiecīgi privātais apsaimniekotais. Ar visiem strādāsim, lai tomēr būtu, izskatītos, kā ir jābūt normālai pilsētai. Daudz mūsu klausītāji ir aktīvi velobraucēji un daudz jautā par Jūrmalas velo celiņu. Jūs pats arī, man liekas, bijāt un uzdevāt tur kaut ko pārkrāsot, bet te ir cits praktisks jautājums par krūmiem, kur būtu jāizzaģē. Man liekas, tur tajā Imantas posmā, tur mazliet tālāk. Jā, izpildirektoram tas ir uzdots. Tas ir tas posms, kas ir līdz Rīgas robežai, būs tie krūmi sakārtoti, bet ir jāsaprot, ka viss, kas ir aiz Rīgas robežas, Babīte un Jūrmala, tas ir attiecīgi Babets un Jūrmalas pašvaldības. Un, piemēram, Jūrmalas pašvaldība doma par savu veloceliņu, Babets pašvaldībai tā neizskatās, ka būtu absolūti galvenā prioritāte, jo Babītei tie visi velobraucieni tas ir tranzīts, vai jūrmalnieki brauc strādāt uz Rīgu, vai rīdzinieki brauc uz Jūrmalu atpūsties, un vienīgais, kas palika Babets pašvaldībai, te ir, atkritumi. Viņiem varbūt jāuzliek kāds saldējumi tirgotavs tur. Tas tā. Krūmos, jā. Krūmos. Šodien arī preses konferences par Rīgas vēsturiskā centrā plānojumu grozījumiem. Kas varētu mainīties vēsturiskajā centrā, vai jūs zinat, ko tie grozījumi paredz? Nebūs tā, ka tur kaut kas mainīsies, ka parādīsies, jaunceltnes pie Peterbāznes. Tas ne par to ir runa. Vienkārši mēs gribam sakārtot šo jautājumu, jo treknēs gados, kad viss bija izstrādāts, tā detalizācija, kas ir atļauts, kur ir atļauts, ar kādiem ierobežojumiem, nebija īpaši tā detalizēta. Es atvainojos par tādu diezgan neveiklu apzīmējumu. Un līdz ar to mēs gribam visu to sakārtot, lai nebūtu nekādas, brīvības pieņemt subjektīvas lēmumus no ierēdņu puses, lai viss būs skaidrs katram cilvēkam, kas grib, piemēram, attīstīt kaut ko konkrētā vieta Rīga, ko šeit drīkst, ko šeit nedrīkst un ko vajag izdarīt, lai saktu darbus. Jā. Tas ir sakārtošana. Tas nebūs tā, ka mēs tā pēkšņi uzzināsim pēc 2 mēnešiem, ka mums būs 15 stāvu māja pie Racnām un vēl kaut kas līdzīgs Albertiela. Jā. Twitterī Jānis mums jautā, vai jūs atbalstat Rīgas ūdens ieceru dibināt meitas uzņēmumu, kas ūdens pārdošanā konkurētu ar privātajiem komersantiem? Rīgas ūdeni ir sekojuši. Tu ūdeni, ko ražo Rīgas ūdens, īpaši tas, kas notiek Labajā krastā, tu var dzert pa taisni no krāna. Kvalitāte ir ļoti laba. Es vienreiz piedalījos tā aklā degustācijā, un es nevarēju pareizi pateikt, kur ir musejas ūdens, kas ir pa taisni no krāna, un kur ir tas, kas ir pūdelis. Un to ūdeni mums ir daudz. Vienkārši daudz. Un līdz ar to iecerēt to sākt iepākot un pārdot. Līdz ar to konkurēt arī ar citām privātām kompānijām, ņemot vērā, ka mums vienkārši ir pārpalikums. Manuprāt, ir ļoti apsveicama, jo tas dos uzņēmumam ieņemums.
Tas nekādā veidā nevar ietekmēt uzņēmumam finansiāls radītājs tā ziņa, ka tas varētu kaut kāds slogu vai nastu tam uzlikt. Nē, tieši otrādi. Uzņēmums pateicoties tai tirdzniecībai pelnis vismaz kaut kādu kapeiku, un viss, kas tiek pelnīts, tiks ieguldīts tālāk infrastruktūra. Lai mums nevajadzētu, piemēram, ar tarifiem sekt izdevumus, kas ir saistīts ar trūku maiņu. Mums ir viens cipars. Mēs runāsim par maģistrāliem vādiem. 10% no galvenajiem tiem vādiem ir uzlikti vēl Uļmena laikos. Mums Vecrīga vēl joprojām. Tāda stāvoklā arī ir. Vecrīga vēl joprojām atsevišķas vietas, atsevišķas posma trūbas, kas ir no kokiem, kas vēl caru laikos bija salīdz. Un tas viss prasa naudu, bet ja mēs sāksim visu to tagad mainīt, jūs varat iedomāties, cik liels būs tarīfs. Jā, es varu iedomāties, kāds labāk, attiecīgi pamēģināt pārdot, nezinu, kaut kur Lietuvā, Igaunijā, tepat Baltājzerā sarāžotu Rīgas ūdeni pudeles un vismaz kaut kādu kapeiku klāt nopelnīt. Man pēdējais jautājums. Piektdien sākās Eiropas futbola čempionāts. Jums ir kāda favorīta komanda? Es parasti fani par Dinamu Rīgu, es ar to futbolu neizraujos. Man tā hokejs jau. Skaidrs. Labi, paldies. Rīgas mērs Nils Ušakovs pie mums Radio 101 ētrā. Ir 29 minūtes pār 8:09. Paldies. Vārds Rīgas mēram.